Tēma bailes dzīvot vienai, bailes palikt vienai, bailes izšķirties, bailes aiziet no vardarbīgām attiecībām, bailes pamest savu narcisu, jo bailes palikt vienai. Pārsvarā šīs bailes ir sievietēm, kuras nekad nav dzīvojušas vienas. Tātad vispirms kopā ar vecākiem, tālāk jau ātri attiecībās iekšā. Parasti šīm sievietēm ir ļoti ātri izveidojušās attiecības. Un tur ir tas momentiņš, kad nedod Dievs tevi pametīs, nedod Dievs tu paliksi viena. Un tad daudzas sievietes runā tādu frāzi, kā es viena ar bērniem, kā es viena to, viņas vispār nevar iedomāties sevi vienas. Tā kā viņām tā ir lielākā un milzīgākā baila. Un tāpēc viņas iztur jebkādas attiecības, jebkādu partneri, lai šīs te vispār nepiepildās dzīvē. Un tur ir tas moments, kad šīs sievietes viņām ir bail palikt vienām, jo viņas nezina, kā tas ir. Viņas nekad nav bijušas ar sevi. Viņas ir superīgas pavāres, viņas ir superīgas, drēbju mazgātājas, viņas superīgas iztīrīs māju, viņas rūpēsies par savu vīrieti, rūpēsies par saviem bērniem, rūpēsies par kaimiņiem, izrūpēsies vēl par visiem uz riņķi, visiem mamām, tētiem un vispārējais. Tās ir tās sievietes, kas vienmēr kaut kur, kaut kā pelna šo te mīlestību atzinību. Ja, tie cilvēki ar ļoti lielu šo te people pleasing iekšā, kad ir jāizdabā. Un šie cilvēki nekad nav dzīvojuši vieni īstenībā. Jūs sevi nepazīstiet. Jūs īstenībā sevi nepazīstiet, un tāpēc ir tik ļoti bail palikt vienam, jo tu nezini, kā būs, kā tu tagad elposi, kā tu tiksi galā, kāda tu būsi. Tu nezini, tu zini sevi kā māti, kā sievu, kā draudzeni, tu zini sevi tikai tā. Bet tu nezini, kāds tu esi īstenībā cilvēks. Un tieši tas ir tas, kur tev ir jāiet, un tieši tas tev ir jāiemācās, jo nekas jau nav svarīgāks par tevi pašu. Visu savu dzīvi tu visu dari, lai tiktu tuvāk sev, lai atcerētos, kas tu vispār esi. Tas jau ir tas uzdevums. Un visu drošību, no kā šie cilvēki baidās. Ja paliek vieni, tad nebūs drošības, nebūs tas cilvēks, kas dod tev to drošību, jo tā ir arī ilūzija, ka tev tas otrs cilvēks dod drošību, īpaši šīs sievietes, kas cieši vardarbīgas attiecības, viņām tā ir drošāk, ko tu neteiksi. Vai ne? Iedomājies, tu tici, ka tā tev ir drošāk dzīvot vardarbīgās attiecībās, kur regulāri noraujies pa galvu, kur regulāri cieš tev bērni, un tev kaut kādā veidā tas šķiet drošāk nekā palikt vēl vienai. Milzīgs, es domāju, tas tāds milzīgs tāds lūzums ir zemapziņā, kur ir tā milzīgā ilūzija, ka tieši tā tu jūties droši. Un atceramies, nav neviens cilvēks, kas tev drošību var iedot, neviens, izņemot tev pašu. Neviens šajā pasaulē nevar iedot tev to, kas tev tur iekšā tik ļoti ir nepieciešams. Neviens. Tā arī nav ne mīlestība, ja? Ne sevis cienīšana, vērtēšana, ne drošība, neko neviens tev nevar iedot. Viss tev ir jāiedod pašai. Vispirms ir jāizstrādā ārā šīs traumas, kur tas viss ir ielūzis, kur tas viss ir radies, un tālāk ir sevi jādziedina. Jo neviens cilvēks nekad to nevarēs iedot tev. Domā par šo, esi par sevi. Šis gads bija ļoti briesmīgs gads, es zinu, ļoti daudziem. Nākošais nebūs vieglāks, ja tu vēl neesi izkāpusi no savas pašiznīcināšanās dzīves, vienvārdu sakot. Ja? Šajā laikā ļoti noārdās programmas, visādas,
un ar varu liek ieraudzīt, cik ļoti tu sevi nemīli, cik ļoti sevi necieni un kādos malos tu dzīvo. Strādā ar sevi, jo ātrāk, jo labāk, lai tu tiec ārā no tās elles, ko tu pati esi izveidojusi, jo neviens cits nenes šo atbildību. Tā ir tava dzīve, un tu pati, kā tur iekļuvi, tu pati arī viņu vari mainīt. To es zinu arī pēc savas pieredzes. Man ir ļoti daudz dzīves stāstā iziets, tā teikt, neviens sāls puts izēsts, ja, tas teiciens. Tāpēc es varu arī droši tev apgalvot un teikt, ka tas ir iespējams, un tu vari dzīvot pavisam savādāk un pavisam citā kvalitātē. Saudzē sevi, sargā sevi un strādā ar sevi. Lai tev forša diena!